Es devu smakšķēt ar magnētu. Vienā no Amerikas nāvējošākajiem kanāliem meklējot pazudušos slepkavības ieročus. Šis kanāls šeit atrodas kopš 17. gadsimta. Tāpēc paskatīsimies, ko mēs varam atrast. Un mans pirmais atradums acīm redzot bija pati zeme. Tā ir magnētiska. Es dabūju zemi, bet diemžēl tā nebija īsta zeme, bet gan metāla plāksnes zem zāles. Tā bija veca dzelzceļa gulšīs no blakus esošā dzelzceļa. Bet tas joprojām bija ļoti foršs pirmais atradums. Pēc pirmā īstā metiena kanālā mēs uzreiz pieķērām kaut ko. Mēs domājam, ka tas ir ieroču stobrs, bet izrādījās, ka tā ir kaut kāda dīvaina dzelzs caurule, droši vien no iepirkuma ratiņiem. Bet mēs nolēmām nopietni pieķerties un mēģināt atrast kaut ko foršu. Piemēram, slepkavības ieroci. Bet varbūt mēs paši būsim tie, kurus šeit nogalinās. Jo abi dabūjām stinguma krampjas. Pēc tam, kad otro reizi iemet magnētu kanālā, ups, tā bija mana vaina. Es pieķēru kaut ko patiešām milzīgu, kad vilkārā. Mans draugs un es bijām šokā, jo, kad pacēlām magnētu, redzējām, ka tam galā bija milzīga muca. Kā viegli sfēra ap 45 kg un bija pilna ar kaut kādu šķidrumu. Bet lēnām pacietīgi mēs to izvilkām no ūdens, vilcienu pēc vilciena. Lieta, kur mēs tik smagi bijām centušies izvilkt no ūdens, izrādījās piena kanna no pagājušā gadsimta 40. gadiem. Diemžēl nekādas slepkavības ieroču nebija, bet mēs drīz atgriezīsimies.